1998. gadā sanāca kopā mākslinieki, un arī nedaudz pati pilsēta mudinājusi to, ka apnika, ka tik pa vienam nāk uz domu un kaut ko prasa, tā kā mudināja, vajag jums kaut kā apvienoties. Arī rēzeknieši aicināja varbūt veidojumu kopējo, bet tomēr mēs nolēmām tie 100 kilometri gana tālu un pašu daugavpiliešu gana daudz, ka varbūt nav vajadzība nemēs ar rēzekniešiem kopā būt. Un bija tā, ka bija kopējā, tā kā tāds Latgales Reģionālā mākslinieka asociācija, kuras vadītājs bija mūsu Osvalds Ziesalnieks, un viņš arī ļoti labi vadīja. Bet tā, kad sākās pārmaiņu laiki, tad sanāca tā, ka bišķiņi tie kontakti tā kā saļodzījās, un mēs te runājām, un arī mans ieteikums bija, es teicu, ko mēs gaidām? Taisam savu asociāciju. Man tāda daba, ka man patīk kaut ko vilkt. Man gribās pavilkt kaut ko. Daži gan pretojās, ko piesavienoties, bet, sakot, bija tāda spēcīga jau mākslinieku grupa, un tad mēs arī veidojam to mākslinieku organizāciju ļoti veiksmīgi. Un tad arī sanācām, tas bija salonā Māra toreiz, apmēram 23 mākslinieki, un tā kā, dibinām savējo. Pamatā tur bija gan Indulis Folkmanis, gan Ļena Volkova, no vecākās paaudzes, gan Leonīds Būļins un Maija Bērziņa. Tad pievienojās arī Silva Linarte un jaunākie visi. Tā kā, Olga Salaguba, Ivo Folkmanis, 23 cilvēki. Jā. Pēc tam arī mainījās, daudzi, teiksim, tā kā ieleca tai vilcieniņā un tad izleca. Mēs tur sēdējām pie tāda gara galda un lēmām par to, ka mums vajadzīga šī mākslinieku asociācija, un uzreiz arī parakstījāmies, kuri gribētu būt biedri. Visi tā kā grib, kādam jau tas ir jādara. Kaut kā uzticēja man, nekādas pieredzes šajā jomā nebija. Tas arī bija diezgan mokoši, kamēr piereģistrēt, tas galīgi māksliniekam nebija raksturīgi. Bet tā tas sākās, un pirmās mākslas dienas, pirmā kur afiša baltā lapa, kad sākām tā kā no baltas lapas, lai gan nē, mēs nesākām no baltas lapas. Pilsētā jau bija dziļas tradīcijas, sākot no 20. 30. gadiem. Un pēc tam atkal slavenā 70. gadu mākslinieku grupa, kur 70. gados pilsēta auga, pēc kara cēlās rūpnīcas un saprata, ka kaut kā bez mākslas nekā. Ja? Tad publiskā telpā parādījās sienas gleznojumi, skulptūras. Muzejā tika veidot izstāžu zāle un regulāras izstādes, mākslas dienas. Un tad arī 87. gadā mākslas skola, bērnu mākslas skola, faktiski pirmā mācība iestāde ar mākslas novirzienu. Latvija bija ieguvusi neatkarību samērā nesen, un mākslinieki varēja sākt arī brīvāk izpausties. Mēs bijām brīvi no ideoloģijas prasībām, un pilsētā darbojās arī vairāki pārstāvi vēl joprojām no tās 70. gadu grupas mākslinieki, kuri deva mums arī iedvesmu un pieredzi. Tas arī bija tāds liels pagrieziens. Sāka augt jauna mākslinieku paudze. Diemžēl tie 70. gadu mākslinieki tikai daži palika. Valda Mežbārda mūsu grupā, Oskars Jansons, Leonīds Būļins. Faktiski unikāli mēs bijām ar to, ka izaugusi šeit Daugavpilī dzimušie mākslinieki. Jā, tie nebija atbraucēji. Tas bija tik aizraujoši, un tas tiešām bija tāds liels, vismaz priekš manis, tas bija ārkārtīgs stimuls pievērsties tieši laikmetīgajai mākslē. Jo līdz ar Daugavpils reģionu mākslinieku asociācijas dibināšanu arī radās iespēja un tas izaicinājums veidot šos te laikmetīgos darbus. Ļoti svarīgi bija drukātie materiāli. Tā pirmā pieredze rakstīt projektus, lai iegūtu finansējumu. Tie bija mūsu pirmie projekti, atbalstīti arī ar ļoti lielu
prieku uzzinājām tos rezultātus, ka tāds nabadzīgs finansējums, kas deva iespēju nopirkt materiālus un arī izdot tādu vizuālo materiālu. Un tiešām tas man bija ļoti īpaši svarīgi. Mēs sadarbojamies ar toreiz žurnāla studiju. Man likās, ka tas bija pats augstvērtīgākais tāda vieta, kur var nodrukāt savus materiālus. Man liekas, maketētājs mākslinieks Ģirds Muižnieks. Tas nekās tā neiespējami. Un, jā, tas bija pastkartes sākumā. Faktiski mērķis bija vienkārši radošs darbs, ne jau kaut ko citu darīt. Lai būtu iespēja organizēt izstādes kopējās, kādus plenērus kopējus, tādus veicināt katra radošo. Jā, tas nebija nekāda doma īpaši par pilsētu. Tieši katram vairāk par sevi apvienoties kopā un tad uz viena viļņa darīt kādus darbus. Tātad atnākot strādāt uz Daugavpili, uz Daugavpils dizaina mākslas vidusskolas augstskolu, kā pedagogam tu saproti, ka tu arī esi mākslinieks un vajag darboties arī kaut kādā asociācijā mākslinieku, jo radošā darbība nedrīkst apsīkt, un Daugavpils ir savs reģions, Latgales reģionālā mākslinieku asociācija tā jau bija nedaudz tāda kā likvidējusies. Man liekas, tāda īsta Latgales reģiona mākslinieku asociācija vairs nav. Un tā kā mēs ar māsu visu laiku arī esam darbojušies tekstila asociācijā Latvijas, līdz ar to tā Daugavpils kā apvienība, mākslinieku apvienība tevi pilnīgi paņem, jo tā ir tā vide, kurā tu dzīvo un kur gribās arī kaut ko darīt, kopā veidot izstādes. Un līdz ar to kaut kā pats par sevi saprotams, kad es iestājos šajā asociācijā, Daugavpils reģionālā mākslinieku apvienībā, mākslas dienas, rudens izstādes, kopīgās izstādes gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Tā ir vesela tāda unikāla kopiena, kurā tu esi, un tātad tu vari popularizēt ne tikai sevi, bet tu vari popularizēt, ja tu brauc kaut kur ārpusē, arī šo te Daugavpils reģionālo asociāciju. Kad esot šajā asociācijā, tu iepazīsti pašus māksliniekus. Man tas bija atkal interesanti, jo ienākot Daugavpilī, ne jau vienmēr tu visus pazīsti. Un tā vide, kā tu saki, ir ļoti svarīga. Un otrs ir arī svarīgs kaut kāds atbalsts, ko ik pa laikam, kaut vai katalogu veidošana, vai jubilejas izstāžu veidošana, tas tomēr, kad ir kāds, kurš ir ieinteresēts tevi atbalstīt un palīdz. Jā, tā asociācija ir tā, kura tiešām daudzas lietas pilnīgi tavā vietā pat izdara. Man tā ir svarīga lieta, jā, ka tu zini, ka ja kaut kas tev būs nepieciešams, tu zini, kam pazvanīt, pajautāt, un tas process notiksies. Cik viņš būs pozitīvs vai negatīvs, ir atkarīgs no manis paša. Jā, bet iespējas ir dotas измантот. Я попала в ассоциацию daugavpilских художников очень давно. Первая моя выставка, вообще, если считать, когда все началось, мне было 16 лет. Когда меня взяли профессиональные художники нашего города, пригласили поучаствовать. Это еще в нашем краеведческом художественном музее была такая выставка. И, наверное, да, просто замечали очень много лет, что я активно принимаю участие здесь в творческой жизни города. Tātad, faktiski nevar nekas rasties no nekā, ja? Nevar vietā, kur nav mākslinieki, rasties kaut kādas mākslas izstādes vai bez baletdejotājiem baleta festivāls, piemēram. Ja? Tad, ikgadējās mākslas dienas parasti arī paši mākslinieki veidoja vizuālo to komunikāciju, afišas. Muzejā vienmēr tradicionāli pavasarī tas notika mākslas dienas. Tāpat tās tika pilsētvidē veidoti objekti. 92. gadā Romualds Gibovskis, būdams mākslinieks galvenais, panāca, ka ieklausījās gan ministrija, gan pašvaldība, pieaicinot māksliniekus, pat veidojot mākslas akcijas, panāca, ka pilsētā ir mākslas vidusskola. Ja? Ja, teiksim, daudziem no mums vajadzēja braukt mācīties uz Rēzekni, uz Rīgu, tad šeit bija iespēja tagad arī Daugavpilī.
Tad veidojām izstādes arī ārzemēs, tuvajās ārzemēs, tāpat Zarasos, Dusetos un Šauļos. Tāpat tās arī Vicepskā bija izstāde, tur Vācijā, sadarboties ar muzeju, ar pašvaldību, kaut kur arī atbalstīja pašvaldība. Bija arī piedzīvojumi bagāts, kad vēl robežas bija un iesaistot gan vēstniecības, gan vedot uz Lietuvu, gan uz Baltkrieviju. Īpašs notikums bija arī Axon Cable rūpnīcas 40 gadu jubileja, kad mēs 5 mākslinieki no asociācijas tikām uzaicināti piedalīties ar saviem darbiem Franču rūpnīcā, Montmirālā, un arī piedalījāmies tādā kā vasaras rezidencē uz vietas, izveidojot darbus. Šī bija tāda lieliska iespēja izmantot savā radošajā darbībā to, kas paliek pāri no rūpniecības. Ja? Viens no Daugavpils mākslinieku asociācijas veidotajiem pasākumiem, kas man tā ļoti patikās, tās bija Mākslas dienas 01, ko mēs svinējām kopā ar ugunsdzēsējiem. Daugavpils ugunsdzēsējiem arī tobrīd bija kaut kāda jubileja, un mēs svinējām visu kopā un taisījām uguns skulptūras, kuras bija izvietotas tādā pussalā pie jaunā universitātes korpusa. Un mēs viņas dedzinājām, un ugunsdzēsēju mašīna bija blakus, gadījumā, ja kas. Kad mēs sākām viņus dedzināt, tad viņi uzskatīja par to savu pienākumu nepieļaut, ka tās skulptūras sadeg un aplēja uz to ūdeni uzreiz, un tad tā vien tas arī pabeidzās. Bet tas bija ļoti jauki, tur bija dejotāju tumsā, pēc Larsa van Trīra, man liekas, tās filmas iznākšanas, un tur vēl daži, un vienkārši es atceros, kā es pati taisīju savu skulptūru, kura bija ļoti augsta, un to augšējo to galu es pat nevarēju īsti aizsniegt, lai varētu viņai piešķilt uguni. Un kā es tur to lēju, to dega materiālu un šķīli, man liekas, man pašai bija kaut kāds zināms afekta stāvoklis tajā laikā. Tad arī, teiksim, Ilona sāka tādu kustību Baltikraku ar keramiku, veidojot savu tādu brendu, un arī turpina viņa joprojām pie tā strādāt. Tāpat tās, piedaloties plenēros, viens no pirmajiem tādiem, kur mākslinieki arī piedalījās, bija Berķenele, kur paši arī viņus tā kā iedvesmoja. Berķeneles plenēru piedalījās, kur veidojot mākslas objektus. Arī es viņā piedalījos, bija ļoti tāds interesants piedzīvojums, gandrīz katru vasaru. Un arī joprojām Berķenele vēl saglabā tos darbus. Kur var redzēt Rīgas ielas svētki, kur jau bija 90. gados, un viņi jau šobrīd turpinās jau šogad 12. gadu pilsētā. Caur mākslu runājam ar iedzīvotājiem, caur varbūt tādu vairāk kliedzošāku, varbūt skaļāku tādu pasākumu. Bet viņš arī izauga, šie svētki, no tādas krāsainas pastaigas Rīgas ielā izauga par jau tādu šovu, par tādu tusiņu prieka vairotāju. No gados gadu tiešām svētkos vairāk redzēja priecīgus cilvēkus, un tādas tā kā brīvības svētki tā diena man šķiet tādi Daugavpilī. To vakara noskaņu un izgaismotajām mājām, tas ir arī mans radīts projekts, ja par mani personīgi. Man kaut kā tā sanācis, ka dzīvē bieži jāsāk kaut kādi jauni procesi, gan tāpat, kad 89. gadā es biju bērnu mākslas skolas direktore, tad es arī sāku to tēmu attīstīt un atcerēties, braucām uz arhīviem un sapratām, ka tā ir tā lieta, ko vajag attīstīt pilsētā. Tāpat Rīgas ielas svētki, tāpat šī telpa, kur atrodamies, Raiņa centrs, kur kādreiz bija Raiņa skola, vienkārši no idejas izauga pa tādu kultūra telpu un cerams arī attīstīties uz priekšu. Liels process, kurš ir noticis, arī bija Rotko tēma. Ja Romualds Gribovskis veidoja pieminekli,
Mākslinieku asociācija teiksim, bija iniciatora mākslinieku plenēram, ka tam jābūt ikgadējam. Katru reizi jābūt mūsu māksliniekiem, profesionāļiem, arī no Daugavpils. Un tā soli pa solim tā tēma attīstījās. Arī 2005. gadā topošajā Rotko centrā organizējām izstādi Arsenāls māksla ieņemšana. Nu, tā kā ieņēmām mākslu, tā bija tāds process, ka ieņem tas arsenāls mākslu un arī ieņemam ar to mākslu arsenālu. Bija daudz skeptiķu, ka tas nebūs, bet ne, mēs arī nolikumā rakstījām, ka tas darbi plenēru pāries Rotko centram, kad mums būs arī tur jau uzreiz veidosies kolekcija. To pašu Rotko tēmu faktiski Valda Mežbārda iznesa uz saviem pleciem. Tā bija pilnīgi nezināma tēma. 2003. gadā atklājot Rotko posteru zāli, kad cilvēki, daudzi skeptiķi brauca un skatījās, kas tie par tādiem darbiem un par ko maksā tik daudz miljonus. Un Valda faktiski ar savām zināšanām, intelektu runāja ar cilvēkiem un ievadīja šajā tēmā. Un faktiski visu Latvijas sabiedrību mēs izglītojām kaut kur arī kopumā. Tas aizgāja tāds, ka tam jābūt tādam nopietnam procesam, ka tas sākotnēji bija domāts Daugavpils sadraudzības pilsētas iesaistīt, bet nē, mēs teicām, ka tam jābūt starptautiskam projektam. Sākotnēji arī paši aicinājām māksliniekus, kurus pazinām. Es savu kaut kādu starptautisko pieredzi, ko dzīvojot Austrijā. Tur man bija daudz arī, tādu kontaktu, tāpat tās Uldis Čamans, kurš arī kādu laiku bija mūsu biedrs, palīdzēja māksliniekus saukt. Faktiski tas sākums bija tāds diezgan daudz tādu altruismu no mums bija tajos procesos. Mākslinieku asociācijā ir šobrīd apmēram 50 cilvēki, visu laiku plus mīnus mainās. Viena tāda grupiņa, kura ir ļoti aktīva, kura vienmēr piedalās. Citi varbūt vienkārši, jo mākslinieki var ir dažādi, ne jau visi mākslinieki piedalās izstādēs. Citi varbūt vienkārši izmanto to kā tādu statusu, ka tu esi mākslinieku asociācijas biedrs. Jā, izstādēs parasti 30-40 cilvēki piedalās, kā kuru reizi. Citreiz mazāk, citreiz kaut kādas tematikas. Jā, ir. Faktiski tas spēks ir tajā, ka tu tajā izstādē novērtē, salīdzini vienu ar otru. Tas arī tāds tramplīns jaunajiem māksliniekiem. Viņi atnāk un izstādīties blakām, pieredzējošiem. Tas ir pārbaudījums un daudz ir jauki. Tā nav īsti draugu kompānija, bet tie ir profesionāļu kompānija. Un, ja tu esi viņā, tad arī tu mācies. Tomēr ir arī atlase darbu, visu neliekamu. Un varbūt pat sākotnēji kāds ir apvainojis, ka tas nav izlikts. Un varbūt ar laiku arī saprot, kāpēc tas nav izlikts. Nav, ka mēs visus pieņemam. Tomēr ir atlase, ir valde, kur izskata, šos ņemam. Daži arī nav paņemti, biedrībā. Tā nav, ka visi, kas grib, arī tiek. Mēs faktiski parasti mudinām nāciet ar saviem darbiem, piedalieties izstādē. Ja jūs darat mums, tad mēs varam, aicināt arī uz mākslinieku asociāciju pašas. Даже чисто на человеческом уровне это очень вдохновляет, что есть группа такая твоих же единомышленников, такая вот ассоциация. Это же не просто формально там на бумаге фамилия и все, и это ассоциация. Это как такая компания, да. Есть же яхт-клубы, там гольф-клубы. И вот я думаю, вот эти ассоциации, это как ассоциация художников. Такая же, такой же клуб. Man liekas, tieši šī savstarpējā komunikācija un mākslinieku vide priekš paša mākslinieka ir ļoti, ļoti svarīga. Cik tu pats atdodies tam procesam un kāpēc tu to dari? Es daru to vienkārši no tīras sirds, ienāk ideja un vienkārši piesakam kādu tēmu. Vienmēr esam mudinājuši visus iesaistīties ar savām idejām. Bet, protams, tur jābūt kaut kādiem vilcējspēkiem. Šajā gadījumā mēs bijām. Mairita vairāk arī piedalījās, šobrīd mazāk. Mairita Folkmane, tātad mēs kopā Romualds Gibovskis un es, mēs esam tie no tās lokomotīvas, kas tomēr to procesu velk. Gan ar transportu, gan ar organizēšanu. Arī daudz Alīna Petkūne palīdz, lai veidotu izstādes.
Kad viņa mani iesaistīja darbā kultūra jomā, arī viņa iedvesmo mani, tāpēc, ka viņa kā motorčiks. Viņa domā uzreiz par visu pilsētu, par visu kultūru, par visu pilsētu, jā. Ne tikai par sevi. Nezinu, man jau no bērnības bija kaut kāda tāda tendence kaut ko izdomāt. Tētim bija teiciens, ja kaut ko vajag atrisināt, paprasi Līgai. Viņš tā, bet bija domāts, ka es būšu skolotāja. Īstenībā man patīk mācīt. Pat varbūt apnicīgi pašai, ka es kaut ko mācu. Bet ir kaut kāds tāds redzējums, kaut kāda lietu būtība. Gribēju kļūt par arhitektu, bet kaut kā nenoticēju, ka tas ir iespējams. Arī īstenībā nedomāju, ka mācīšos mākslas akadēmijā. Ir tāds izgudrotāja talants kaut kāds, kaut ko visu laiku izgudrot. Un man patīk atrisināt tēmas. Arī šobrīd, teiksim, pašvaldībā strādājot. Man saka, Līga izdomā. Labi, un izdomāju. Citi man pārmet, kā tu to darīji? Tagad tev pašai būs problēmas, tagad jārēģina tā, mēs tad kaut viss tur. Bet man patīk izdomāt. Šis pats Raiņa centrs, faktiski es nejauši iesaistījos šajā projektā, darba grupā. Un ienākot, kad var no nekā radīt 2 mēnešos tādu atmosfēru, 3 telpas. Patīk īstenībā taisīt no nekā, kad ir maz naudas. Kad ir daudz naudas, tad man neinteresanti. Pilsētplānošanas būvniecības departamentā, pilsētvides nodaļā es strādāju. Faktiski tiešais darbs šobrīd ir man izskatīt projektus un saskaņot. Ja? Izskatot projektus, bieži arī tev ir jāiesaka kaut kas. Tev bišķi jāredz pašam, uz kuru ceļu ejam. Ja? Ir izdevies tur arī pilsētvidē iestrādāt arī, teiksim, kaut kādas savas lietas, ieteikt arī pat kaut kādus tīri funkcionāli elementus. Piemēram, Rīgas ielu pacēlām uz augšu. Ja? Ejot pa Rīgas ielu, tas posms pretī Solo šobrīd nav vairs pakāpiena. Ja? Tur sanāca, ka lielais guļošais policists ir no Cietokšņa ielas. Teiksim, viens no tādiem redzamākajiem tie ir Ziemassvētki. Ja? Dažus gadus mēs tagad veidojam ārpakalpojumu pilsētē, bet vispārējais tāds lielās masās tās gaismu gleznojumi, tie faktiski ir manis veidoti. Ja? Vienu dienu es tā šķirstīju un pati pabrīnījos, ka tik daudz ir iestrādāts. Kaut vai adventas vainagu, jā, no gados gadu kaut kādās jaunās lielu adventas vainagu, kas mums ir kaut kādi 6 metri plats, jā, tik lielas ar lielām svecēm. Gadu no gadu veidojot kaut kādu tādu interesantāku, kaut kādā savā tematikā. Faktiski daudz ko mēs arī paši veidojam Daugavpilī. Mans, teiksim, uzstādījums ir tāds, ka nepirkt gatavus. No katalogiem ir iespējams pašiem radīt, tad mēs arī paši radām. Tā arī ir tapušas gan ziedu pļavas, gan tāpat tās sadarbībā ar Ivo Folkmani, tādi gaismas dzīvnieki Daugavpilī tapuši un tiešām ļoti kvalitatīvi gan formā, gan cenā pilsētē tas bija izdevīgi. Tādā veidā, teiksim, caur tiem Ziemassvētkiem izdevās īstenībā viens no ceļiem, kā iesaistīt Daugavpils māksliniekus veidošanā objektu. Man patīk to, ko es daru. Varbūt mans raksturs nesapes, varbūt es pārāk esmu lepna vai kāda. Esmu pilsētas patriota un man ļoti šī pilsēta tā kā uzrunā un es daudz, teiksim, ziedoju savu personīgo laiku. Tā ir mana pilsēta.